Ir ļoti svarīgi, ka viens no 21. gadsimta pašiem diženākajiem mūziķiem, klarnetists, komponists un diriģents, tik bieži pēdējā laikā viesojas arī Latvijā un būs Simfonietta Rīga mākslinieckais partneris, kas šobrīd ir arī Berlīnas filharmoniķu rezidences komponists. Viņš raksta visplašākajā amplitūdā mūziku, gan lielas formas darbus, operas, vokālus, simfoniskos darbus, arī kamermūzikas darbus. Un tie ir tehnoloģiski ļoti sarežģīti, viņu pat sauc par instrumentācijas fetišistu, bet svarīgi, ka viņa mūzikā vienmēr klātesoša ir arī emocionalitāte. Kā viņš pats saka, tad viss sākas no dvēseles, un klausītāji to nevar nejust. Kāda ļoti skaista Jērga Vidmana dzīves epizode, kas saistās tieši ar viņa diriģenta karjeras sākumu, vienlaikus ir saistīta ar mūsu lielo maestro Marisu Jansonu. Viņš toreiz bija Bavārijas radiosimfoniskā orķestra mākslinieckais vadītājs, un 2008. gadā vesels cikls bija veltīts Beethovena mūzikai, un iecer bija tāda, ka katrā no koncertiem skan arī kāds laikmatīgās mūzikas darbs, kā atsauce uz Beethovena simfonijām. Atskan zvans Jērgam Vidmanam, pie klausulas otrā galā ir Maris Jansons un aicina viņu rakstīt mūziku, kas būtu iedvesmota no Beethovena 7. un 8. simfonijas. Komponists tolaik ir ļoti darbīgs, bet atteikt Marisam Jansonam ir neiespējami, un viņš, protams, lielā tempā raksta savu koncertu skaņdarbu, koncertu uvertīru Con Brio. Paiet pavisam neilgs laiks, ir jānotiek koncertam un ir jāsāks mēģinājumiem, bet partitūras vēl nav. 3 dienas pirms mēģinājuma Maris Jansons atkal zvana, kur jūs esat. Būs. Bet, ja partitūras vēl nav, skaņdarbs ir svarīgs un ir ļoti sarežģīts, un Maris Jansons saka, tādā gadījumā jums mēģinājums vismaz ir jādiriģē pašam. Es to nodiriģēt nevaru. Jērgs Vidmans ir atnācis pie Bavārijas radio orķestra, novadījis perfektu mēģinājumu, un Maris Jansons bija tik ļoti aizkustināts no viņa personības, ka viņš pats, protams, spoži nodiriģēja pēc tam koncertu, bet tā viņa draudzība no šī brīža sākās, un faktiski tā arī sākās Jērga Vidmana spožā diriģenta karjera.